Empātija. Kas tā ir un kāpēc tā ir nozīme emocionālās labklājības veicināšanā, savstarpējā komunikācijā, gan kolektīvā, gan ar klientiem. Empātija tā ir spēja just līdzi, bet ne tādā simpātijas paušanas, jeb līdzi jušanas no attāluma izpratnē, bet iejušanās. Es iekāpju otra kurpēs, es jūtu to, ko jūt otrs, es spoguļoju otra emocijas. Tā ir tāda emociju apmaiņa, lai viens otru saprastu, kas ir ārkārtīgi svarīga gan darba vietā, komandā, darba vidē, kur mums ir svarīgi veidot šo te emocionālās labklājības fonu un arī attiecībās ar klientiem, darbā ar klientiem, mēģinot saprast, ko otrs jūt, iejusties otrā un reaģēt atbilstoši šī cilvēka sajūtām. Empātija tā ir tāda kā pozitīvo, negatīvo emociju pastāvīga apmaiņa, neironu spoguļošanas sistēma, kā arī to mēdz dēvēt. Piemēram, iesakot izvēlēties cilvēku loku, kas ir mums apkārt, jo mēs spoguļojam viens otra emocijas un attiecīgi kā kolektīvs, kā grupa, kā pāri, cilvēku pāri komunikācijā veidojam arī emocijas un emocionālo fonu. Piemēram, ja mēs zinām, ka mūsu kolektīvā šeit, mūsu aptiekā ir pozitīvs šis emocionālais fons, mēs viens otru zinām, jūtam, palīdzam un empātiski reaģējam, tad tas ir jūtams arī klientam ienākot un viņš nonāk šajā mūsu cilvēcisko attiecību emociju lokā un iekļaujas tajā un spoguļo šīs te pozitīvās emocijas. Un arī mums ir vieglāk uz klientu šīs pozitīvās emocijas pārnest, ja mums ir apkārt pozitīvo emociju loks. Problēma risināšanā, konflikta situācija risināšanā to reizēm mēdz dēvēt par skatījuma maiņu, ka mēs skatāmies no diviem skatu punktiem, viens no vienas puses, otrs no otras uz konkrēto situāciju. Mainām skatījumu uz to, ka mēs visi kopā uz problēmu skatāmies no viena skatu punkta un kopīgi risinam. Un pie šī mums var palīdzēt nonākt šis te empātijas princips, sajust otru, saprast otru. Ir ļoti daudz metožu un veidu, kā šo empātiju var praktizēt un sevī attīstīt. Piedāvāšu dažas. Vispirms šī te praktizēšanas 4 soļu pieeja, kur pirmais ieņemam noteiktu perspektīvu. Ko tas nozīmē? Empātijas praktizēšanas teorijā to mēdz dēvēt par iekāpšanu otra kurpēs. Mēs iejūtamies otra ādā, mēs iztēlojamies, kā es justos, kā es rīkotos, ja es būtu viņa vietā, un ko viņš tajā brīdī jūt, tajā situācijā tāds cilvēks, kā viņš ir. Tas mums var palīdzēt izveidot to sākotnējo priekšstatu un kāpēc cilvēks rīkojas tā, kā tas rīkojas. Otrs, tiklīdz mēs esam sapratuši, iejutušies vai ieņēmuši šo otra cilvēka perspektīvu, domājam no skatu punkta, netiesājam, nevērtējam, nekritizējam, nemēģinam izstāstīt, kāpēc tas, kā viņš rīkojas vai kā viņš jūt, ir kaut kādā mērā nepareizi, neaudzinām cilvēku par to, kā viņš konkrētajā situācijā jūtās vai rīkojas. Un klausāmies. Klausāmies tajā, ko viņš saka, tajā, ko viņš pauž ar savu ķermeņa valodu, ja neverbāli komunicē. Mēģinam uztvert visos iespējamos veidos otra cilvēka emocionālo fonu, bet bez šīs te tiesāšanas, audzināšanas un kritizēšanas. Trešais. Pamēģinam otrā atpazīt sev zināmās emocijas. Tās emocijas, ko mēs pazīstam, ko mēs zinām, ka jā, man arī tādas ir, un iespējams tieši šajā situācijā man tās būtu tādas pašas. Piemēram, es zinu, ka es esmu pasūtījis aptiekā zāles, atceraties vienā no video jums bija uzdevums, jūsu zāles nav piegādātas. Un es esmu atbraucis zālēm pakaļ, un zāles nav piegādātas.
mēģinu ieņemt klienta perspektīvu, mēģinu saprast, saklausīt, kā klients jūtās, un saprast, vai arī es šajā situācijā justos līdzīgi, vai es atpazīstu emocijas, tās, ko klients raida manā virzienā. Droši vien, ka atpazīstu dusmas, aizkaitinājumu, neapmierinātību, nožēlu, un vēl dažādas emocijas mums var raisīt šāda situācija. Bet svarīgākais ir 4. solis empātijas praktizēšanā. Komunicējam, ka mēs otra emociju esam atpazinuši. Tas, ka mēs esam ieņēmuši otra perspektīvu, klausāmies, uztveram, netiesājam, atpazīstam sev zināmās emocijas. Tas nenozīmē, ka otrs ir sapratis, ka mēs viņu saprotam. Mums ir jāpasaka, es jūs saprotu. Jāpārfrāzē, es šajā situācijā justos līdzīgi. Mēģinam lietot šo te empātisko valodu, lai otrs saprot, mēs kopā skatāmies problēmas risināšanas virzienā. Nevis mēs skatāmies katrs no sava skatu punkta. Uzdevums jums: padomājiet par savu aptiekas vidi un savu ikdienas darbu ar kolēģiem, darbu ar klientiem, un uzdodiet sev 2 jautājumus. Pirmais: cik bieži es empātiju jūtu? Un otrais: cik bieži es empātiju komunicēju? Tātad otram cilvēkam to paužu. Atkarībā no jūsu komunikācijas pieejas vai situācijas vai komunikācijas partnera, mēs varam paraudzīties uz dažādiem empātijas līmeņiem, kur līdzjūtīgā empātija ir par vajadzību reaģēt un palīdzēt, kognitīvā empātija ir spēja racionāli saprast cita jūtas un domas, piemēram, izmantojot jau pieminēto metodi, es iekāpju jūsu kurpēs, un afektīvā empātija ir spēja izdzīvot citu jūtas, tā ir es jūtu kopā ar jums pieeja. Tie ir dažādi līmeņi, tās ir dažādas jūsu kā komunikācijas partnera izvēles, kuru no līmeņiem es pielietoju un kuru es, atceramies, arī paužu otram. Empātijas pamatā ir galvenā jautājuma saprašana, un galvenais jautājums ir kāpēc? Šīs te emocionālās reakcijas caur cilvēka uztveri, caur cilvēka interpretāciju. Šīs emocionālās izpausmes ir saistītas ar kaut kādiem cēloņiem, kas nāk no cilvēka personības, vērtībām, uzskatiem, galu galā no situācijas vai dzīves apstākļiem, kuros cilvēks ir nonācis. Ceļā uz emocionālo veselību tieši tas, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi mums izdosies atrast atbildi uz šo galveno jautājumu, būs veiksmes atslēga mūsu pašu emocionālajam līdzsvaram. Lai jūsu gana sarežģītajā vidē, kurā mēs sastopamies ar jums īpašu klientu, jums īpaši emocionālu klientu un attiecīgi arī šo te vidi, kas veidojas gana emocionāli, piedāvāju 3 metodes, kā apgūt, praktizēt, mācīties empātiju, kur pirmā no tām ir lomu spēlēšana. Sāksim ar to. Pamēģiniet ar savu komandu, ar saviem cilvēkiem izdomāt un izspēlēt kaut kādas situācijas, kuros jūs ne tikai konstatējat otra cilvēka emocijas, jūtat tām līdzi, bet arī mācaties tās paust skaļi un vārdos viens otram. Piemēram, pēc sarežģītas situācijas aptiekā, kur jūs jutāt šo te klienta emocionālo noskaņojumu, jutāt, ka jūs jūtat tam līdzi, pārunājiet ar kolēģiem, pāanalizējiet, kas notika, kā notika un kā mēs varam reaģēt verbāli uz šādām situācijām, paužot empātiju. Otrais – savienojumu veidošana. Skatieties un vērojiet. Vērojiet ne tikai savu komunikāciju, ko nerad ir grūti novērot objektīvi. Vērojiet savus kolēģus no malas.
Vērojiet citus cilvēkus, vērojiet, kā klienti komunicē aptiekā, jūsu vidē. Un trešais – izmantojiet empātiju dzīvē. Atslēdziet telefonus, atslēdziet ierīces. Atslēdzieties no sistēmām, iekārtām. Visa uzmanība cilvēkam. Paudiet empātiju ar visu savu būtību. Lietojiet to ikdienā, un tā palīdzēs stabilizēt emocionālo veselību visās jūsu dzīves jomās. Kas šajā video ierakstā par empātiju jums norezonēja? Kas likās svarīgi, kas likās izmantojami? Apstājieties, padomājiet, pierakstiet.